Tas jūsējais ir došs? Это, да. Вишня? Дош? Чистый, да, да. Turpinām kvalifikācijas braucienus ar Vācu klasiku. Edijs Zīmes, Raidis Gusevs un Jānis Logins pirmajā rindā. Gusevam starts izdodas lieliski. Armands Ķēniņš viņam seko no otrās rindas. Ķēniņš jau ir garām Balodim, garām Zīmesam. Tiek līdz trešajai vietai. Jānis Logins ar Gusevu. Logins ārējā malā tuvojas pirmajām pagriezienam. Gusevs ir tuvāk līkuma iekšmalē. Ķēniņš iespraucis iekšējā malā. Tiek jau līdz otrajai vietai. Balodis pārmal mēģina tikt caur pirmajām pagriezienam. Tur nedaudz zaudē tempu, bet Raidis Gusevs ir brauciena vadībā. Ķēniņš ārmalā blakus Loginam. Abi ar Loginu caur otrajam līkumam, tikmēr Eglītis dodas džokeries, viņa arī Kalvis Teica un Hannes Tīsler. Visi trīs izbrauc džokeri jau pirmajā rīķī, tikmēr Gusevs augšup kalnā. Ķēniņš aiz viņa, Logins trešajā vietā līdz ceturtajai pozīcijai izdodas tikt Jānim Balodim. Tikmēr Zīmes cīnās ar Žildi ar vietu pirmajā pieciniekā. Augšā kalnā abi ir blakus. Zīmes un Žildi caur virāžai tālajā trases galā. Eglītis aiz viņiem, tad Kalvis Teica. Tikmēr Raidis Gusevs jau tuvojas apaļu beigām. Armands Ķēniņš ir cieši viņam aizmugurē. Turpat aiz viņiem arī Jānis Logins. Viss līderu trīnieks caur pēdējiem pagriezienam. Žildi un Zīmes cīņā par 4. 5. vietu. Žildi pa priekšu. Zīmes seko mazliet apdauzīt ir mašīnas aizmuguri. Turpat arī Eglītis un Kalvis Teica, aiz viņiem Hannes Tīsler. Igaunis atpaliek. Tikmēr Gusevs tuvojas džokerijai. Šajā aplī džokerī viņš vēl nedodas. Otrais aplis arī Ķēniņš paliek pamatrasē, bet aiz viņiem Jānis Logins nolem riskēt un doties džokerī. Turpat Ivo Žildi jau tuvojas. Zīmes paņem džokeri. Žildi kopā ar Eglīti pa pamatrasi brauc garām Loginam. Logins ir atpakaļ trasē aiz Eglīša. Priekšā Kalvim Tētam. Man šķiet, ka neveiksmīgi džokeri taktika Jānim Loginam. Šobrīd zaudējas pozīcijas. Nonāca aizbraucējiem, kur džokeri paņēma jau braucienas sākumā. Divi apaļi vēl atliek līdz finišam. Pār tramplīnam parādās Raidis Guseva auto lielā ātrumā. Viņam seko Armands Ķēniņš. Ap divi palikuši divatā cīnoties par uzvaru šajā kvalifikācijas braucienā. Ivo Žildi trešajā vietā. Gusevs ar Ķēniņu tikmēr plēšās par uzvaru. Žildi trešais, Eglītis ceturtais, aiz viņiem Logins un Tēts.
Priekšpēdējais aplis šajā vai nākamajā riņķī Gusevam ar ķēniņu ir jāizbrauc caur Džokerim, ko viņi darīs. Priekšpēdējais aplis un Gusevs dodas pie Džokeri, jo priekšpēdējā aplī ķēniņš nepaliek pamatrasē, aizbrauc līdz Gusevam, abi divi brauc caur Džokerim. Eglīts dodas pa pamatrasi garām Ivo Žildēm. Žilde Džokeri iebraucot tā dod savu trešo pozīciju un izdodas abiem, gan Gusevam, gan ķēniņam izdodas atgriezties pirmajās divās pozīcijās. Eglīts šobrīd paliek trešajā vietā, pavisam maz pietrūka Armandam Ķēniņam. Tur šķiet, ka kā reiz ar Eglīti arī viņam izveidojās sadursme pirmajā kvalifikācijas braucienā, kad Armanda Ķēniņa auto tika sagriezts. Iespējams, ka arī šoreiz būtu palicis līdz pēdējiem aplim atstājis Džokeri. Varbūt, ka varētu pacīnīties arī ar Raidi Gusevu. Ķēniņš atkal priekšpēdējā aplī paņem Džokeri, knapi aizbraucis garām Eglītim un notur savu otro pozīciju. Raidis Gusevs braucienu vadībā, Armands Ķēniņš strauji piedojas, knapi nobremzēja aiz viņa. Pēdējā pagriezienā izejā no līguma, Ķēniņš izslīd no špūres. Gusevam izdodas nosargāt līderu pozīciju, Eglītis tā arī paliek trešajā vietā. Armands Ķēniņš otrais, Eglītis aiz viņa, bet Raidis Gusevs brauciena vadībā. Startu izcēlš, tā arī neatdod šo pozīciju nevienam visu 4 apļu laikā. Tur pamatīgi grūstīšanās un vairāk sadursmes pirmajā līkumā. Armanda Ķēniņa auto pēkšņi kļūst lēns. Viņš zaudē vairākas pozīcijas. Kalvis teica, normāls iegriež viņu otrajā līkumā. Armands Ķēniņš zaudē otro vietu, zaudē trešo, zaudē ceturto, šobrīd 5. vietā. Pavisam neveiksmīgas izvēršas smiltenes sacīgs Armandam Ķēniņam. Tēts aizbrauc garām, turpat aizmugurē tuvojas arī Edijs Zimza. Kas notika Ķēniņa mašīnai, kāpēc tik lēni bija distance starp pirmo un otro līkumu un sagriežās tālajā trases galā. Vēl zaudē tempu Armands Ķēniņš. Zaudēt otrā vieta tikmēr Raidis Gusevs brauciena vadībā kopš starta līdz finišam visus 4 apļus noturējies līderu pozīcijā. Eglītis viņam piebrauc cieši aizmugurē, mēģina vēl apdzīt pēdējos metros. Eglīša auto izslīd, Raidis Gusevs nosargā līderu pozīciju. Kristaps Eglītis finišē otrajā vietā. Kalvis Tēts pēc bezcerīga starta tiek līdz 3. pozīcijai. Aiz viņa logīns pēc tam Edijs Zimza un tikai tad Armands Ķēniņš. Hannes Tisler vēl pabeidz braucienu. Kas notika Armanda Ķēniņa mašīnai un kāpēc tā dienu īsti brīdi bija tik ļoti lēna. Lai kā arī būtu vēl viens kvalifikācijas brauciens viņiem ir priekšā, vēl 3. kvalifikācija, vēl iespēja cīnīties, bet tikmēr uz starta jau sastājušās 1600 klases automašīnas. Lelda Šuma šoreiz startēs no pirmās rindas. Un viss ir gatavs, mēs turpinām kvalifikācijas braucienus. 3. kvalifikācija Vāza klasika. Eglītis trases vidū, Gusevs turpat aiz viņa, aizmugurē arī Logins un Tēts. Tētam priekšā brīvu trasi, jo paloža startvieta ir palikusi tukša. Galvas Tēts startē lieliski, bet Gusevs ar Loginu jau sāk grūstīties blakus Tisleram. Nigaunis paliek iekšējā malā, Armands Ķēniņš no aizmuguras traucās garām. Kaut kas notiek Guseva mašīnai, viņš pēkšņi kļūst lēns un pavisam lēnām tuvojas pirmajam pagriezienam. Pārējie jau ir līkumā. Eglītis izceļ startu un šobrīd ir līderpozīcijā. Kalvis Tēts jau tiek līdz 2. vietai, Logins ir turpat aizmugurē. Ķēniņš izcīna 4. pozīciju no pēdējās rindas, aizbrauc līdz 4. vietai. Tur jau sāka Džokera apmeklējumi, Ivo Žilde un Hannes Tisler dodas Džokerī. Šķiet, Igaunis būtiski nevarēja ar Džokera taktiku, parasti jau pirmajā aplī iebrauc Džokera aplī, tikmēr Kristaps Eglītis šobrīd brauciena vadībā, caur virāžas līgumam tālajā trases galā uz 2 riteņiem paceļās gaisā Eglīša auto. Jānis Logins sako aiz viņam sīvi cīņa ar Kalvi Tētu par 2. un 3. vietu. Eglītim neliels pārsvars, Logins 2. vietā, Tēts 3. Armands Ķēniņš cenās viņiem pakaļ 4. vietā. Pirmais aplis ir pabeigts. Edijs Zimza ticis līdz 5. vietai un tad gan ir pamatīgi atstarp līdz 6. pozīcijai. Ivo Žilde parādās 6. vietā. Tikmēr dzeltenie karogi Raidim Gusevam, diemžēl auto startā neiztur šo sīvo cīņu grūstīšanos. Gusevs apstājas pirmā līkuma ārējā malā, pats jau ir izkāpis no mašīnas un spiests no malas noskatīties, kā konkurenti cīnās vēl noslēdzošajā kvalifikācijas braucienā. Ķēniņš cenās pakaļ Kalvim Tētam, līderi Džokerī nedodas un tikai no 5. pozīcijas Edijs Zimza paņem Džokeri, kur jau tuvojas Ivo Žilde. Žilde pa pamatrasi, Zimza vēl pāri kalnām izejā no Džokera apļa. Un Zimza ar Žildi cīnās jau nākamajā pagriezienā augšup kalnā. Žildem izdodas tik priekšā un Edijs Zimza zaudē pozīciju uz Džokera apļa rēķina. Tad
Labi, viņi abi labākajās vietās no tiem, kas džokerī jau ir bijuši, bet līderi četrnieks tikmēr jau ir diezgan tālu prom aizbraucis. Kristaps Eglītis joprojām vadībā. Eglītim izdodas savu pārsvaru palielināt. Jānis Logins ir krietni tālākais viņa nekā Apli iepriekš. Vēl 2 Apli līdz brauciena beigām. Kristaps Eglītis pārliecinošā līdera pozīcijā. Jānis Logins ir otrais. Kalvis Tēts iespraucis viņam iekšējā malā, tik līdz Logina mašīnu uzmet gaisā bedrēs pēdējā pagriezienā. Tētam tomēr neizdodas tikt garām. Tagad jau dzelteno karoga zonu līdz Gusevu mašīnai apdzīt ir aizliegts. Tālāk jau brīva trase. Eglītis turpina savu pārsvaru palielināt, bet Loginam aizmugurē veseli 2 konkurenti Kalvis Tēts un Armands Ķēniņš. Zīmes ar Žildi cīnās par 4. un 5. pozīciju. Logins atbrīvo ceļu Tētam un dodas džokerī. Logins uzreiz zaudē 2 vietas, bet šeit galvenais ir Zīmesam un Žildam noturēties priekšā. Logins nāk atpakaļ trasē un ir 4. vietā. Jo Žildi un Edijs Zīmes cīnās ar 5. 6. vietu. Tisler aiz viņiem un Gusevs diemžēl izstājies. Tikmēr Eglītis jau tuvojas 3. apļa beigām. Vēl viens rīķis atliek līdz finišam. Vaz klasika kvalifikācija tuvojas noslēgumam. Kristaps Eglītis pāri finišu tramplīnām. Vēl viens aplis viņam atliek līdz brauciena beigām. Pēdējā aplī dodas Kristaps Eglītis trāp pamatīgās bedrēs pēdējā līkumā. Uzceļ mašīnu uz 2 ratiem. Par laimi riepas nenomontējas. Viņam izdodas turpināt ar visiem 4 ritiņiem. Kalvis Tēts 2. vietā, Armands Ķēniņš 3. Visiem 3 viņiem ir jāiebrauc džokerī vēl pēdējā aplī. Jānis Logins paņēma džokeri apli iepriekš. Šobrīd dzenās pakaļ līderiem. Tikmēr Eglītis kļūdās 1. pagriezienā pa pašiekšējo malu nāk ārā. Ķēniņš pieļauj tieši tādu pašu kļūdu un pamatīgi izslīd. Un izskatās, ka tas arī liks zaudēt 3. pozīciju šajā braucienā. Armands Ķēniņš dodas džokerī, un kamēr viņš slīdinās caur 1. pagriezienā, tikmēr Jānis Logins jau viņu ir noķēris. Logins ir noķēris arī Tēdu. Tēds nāk atpakaļ no džokera. Eglītis ir vienīgais, kurš paspēja atgriezties priekšā Loginam. Turklāt knapi priekšā un jau braucot kalnā. Logins ir viņam blakus. Loginam ir iekšējā mala uz tālo pagriezienu. Logins iespraucis iekšmalā Eglītim. Eglītis auto paliek uz 2 ratiem, apgāžās, paliek stāvam. Kalvis Tēts pārējo malu mēģina tik garām, bet neapdzen. Loginam izdodas izraut uzvaru starp uz sāna stāvošo mašīnu un riepām iesprūst Armands Ķēniņš. Viņam neizdodas aizbraukt garām Eglīša apgāstajam automobīlim. Un šeit jau Logins ar Tētu cīņā par uzvaru 3. kvalifikācijā. Kaut kas nav kārtībā Jāņa Logina mašīnai. Viņš ļoti lēns priekšējā līkumā. Pēdējā līkumā izdodas noturēt Jānis Logins izcīna uzvaru. Kalvis Tēts finišē 2. vietā. Edijs Zimza beigās ir 3. Ivo Žildem 4. vieta. Bet no līdera pozīcijas uz sāna tālajā pagriezienā paliek stāvam Kristapa Eglīša auto. No 4. vietas iekšmalā starp viņu un riepām iesprūst Armands Ķēniņš. Kaut kā tur izdevās izbraukt Loginam, bet Ķēniņa auto iesprūd un palika stāvam. Tikmēr Eglītis rāpjās ārā no savas mašīnas. Vispirms būs jādabona prom Armandu Ķēniņa auto. Pavisam neveiksmīgi kvalifikācijas brauciena Armandam Ķēniņam. Šodien 1. kvalifikācijā tiks sagriezts un 3. līgumā paliks stāvam pretējā virzienā. Tagad vēl sadursme un iesprūda pusapli pirms beigām, kaut arī stabili varēja 4. vietā finišēt. Tā noslēdzas Vaz klasika cīņas. Žiguļi mums sarūpē iespaidīgu šovu vēl savā pēdējā kvalifikācijas braucienā, un tagad jau viņi var skaitīt punktus un gatavoties finālam. Bet tik līdz trase būs brīva, mēs varēsim turpināt kvalifikācijas braucienus ar 1600 klasi, bet izskatās, ka kāds brītiņš būs vajadzīgs.
1600 klases stāv uz starta. Gaida to brīdi, kad viņiem ļaus doties trasē, tikmēr evakuācijas darbi joprojām turpinās. Gan Armanda Ķēniņa, gan Eglīša auto joprojām ir tālajā pagriezienā. Vismaz Eglīša mašīna ir dabūjuši atpakaļ uz visiem 4 riteņiem. Tur joprojām evakuātori gaidām talkā. Tikmēr gatavojamies 1.6 klases noslēdzošajām kvalifikācijas cīņām un, protams, vēl visi 3 starti 2000 superklasei. Mūsu šīs dienas sacensību ģenerāls sponsors Sijā Sensona auto, atbalstītāji Eagle Lubrifiants, Smiltenes novada pašvaldība, Sijā 8. CVR, mājai dārzai atpūtē, tirzniecības un servisa centrs Smiltenē Dārza ielā 36 tur, meža un dārza tehnika, Siltumnieks LV, Sijā Dzērvenīte, Latvijas autoceļu uzturētājs, Vidzemes reģiona Smiltenes nodaļa, Sijā Lamberts autoserviss veikals Stop, Sijā Gets Nordic, Sijā Tobis, Sijā KGL Zieda veikals Lotos, Sijā Auto Duals, Riepaskom Kumhotā ir Smiltenes valsts tehnikums, laukumā Kalbakas, zemnieku saimniecība Palējas, Daiba Loci un Liena Pērsiņa, Sijā Smiltenes mēbeles, vēl starp šīs dienas atbalstītājiem arī Delve 2, pievelts Skruves, AM Tools Auto Instrumenta LV, Smiltenes koks, Sijā kokapstrāde, Sijā Stolgē bioseptiķi degvielas un kanalizācijas tvertnes, Sijā Eiropārt, kā arī informatīvie atbalstītāji Radio SVH, RTV, AX Latvija LV, Autokross LV, Laikraksts Ziemeļlatvija un portāls Ziemeļlatvija LV, kā arī Laikraksts Vidzemē Tava izvēle. TPR sporta kompleksā šodien Latvijas un Baltijas autokrosa čempionāta un kausa izcīņa. Mēs turpinām ar vāzu klasiku. Kalvs teica Jānis Logins, Kristaps Eglītis pirmajā rindā. Teica ar Loginu cīnās, tikmēr Eglītis izmanto situāciju un pamazliet brīvāk tras tiek garām viņiem abiem, bet viņš paliek ārējā malā. Tur tēta auto mazliet aizķersais Eglīša mašīnas. Eglītis tuvojas pirmajam pagriezienam. Loginam izdodas lielisks starts. Viņš noturās priekšā, bet tad saņem triecienu pa sāniem no Eglīša mašīnas. Eglītim savukārt sānos ir Kalvs tēta. Tur savukārt Zīms ar Žildu turpina cīņu. Šobrīd jau par 3. pozīciju. Abiem izdodas apcīt Kalvu tēta. Armāns Ķēniņš dodas džokerī, lai izvairītos no visām tām nepatikšanām, kas šobrīd draud priekšā. Tur 5 mašīnas turpina cīnīties. Kalvs tēts paliek 4. pozīcijā, aiz viņa Edijs Zīmza. Zīmzam neizdodas aizsprokties garām, un nāks palikt aizmugurē Kalvim tētam. Aiz viņiem atpakaļ trasē ir Armāns Ķēniņš. Ķēniņš šobrīd dabūjis sev priekšā brīvu trasi. Pirmais aplis tuvojas beigām, līderi jau cauri virāžai lejum no kalna un tuvojas finiša tramplīnam. Jānim Loginam pēc starta cīņām izdodas izrauties vadībā lielā ātrumā. Viņam pakaļ cenās Kristaps Eglītis. Eglītis šobrīd 2. vietā. Turpat aiz viņa Ivo Žilde ir 3. un Kalvis tēts 4. pēc tam Edijs Zīmsa 5. vietā. Zīmsam durvis atrautas vaļā labajā pusē, sen vairs neturās tiet. Armāns Ķēniņš ir noķēris visu līderi 5 riekš, šobrīd viņš vēl ir 6. vietā, taču džokers jau ir izbraukts.
Un no jau ne Tēts, ne Zims vairs nevar paspēt iebraukt Džokerī, lai atgrieztos trasē priekšā Armandam Ķēniņam. Ar lielu ātrumu Ķēniņš pietuvojas saviem konkurentiem. Izēja no pirmā pagrieziena. Logins turpina pa pamatu trasi un tur aizmugurē Ivo Žilde dodas Džokerī. Viņa arī iedīs Zimsa. Abiem diviem viņiem šobrīd aizbrauc garām Armands Ķēniņš. Ķēniņš jau pakāpjas uz 4. vietu. Priekšā paliek Kalvs Tēts, Kristaps Eglītis un visiem priekšā Jānis Logins 1. vietā. 2. aplis tuvojas beigām. Logins jau lejup no kalna. Eglītis aiz viņa. Tad Kalvs Tēts un Armands Ķēniņš jau 4. pozīcijā. Cik daudz vēl izdosies noķert Armandam Ķēniņam. Džokeri paņēmis jau 1. aplī. Tagad diviem konkurentiem jau ir ticis garām. Turpina dzīties līdz saviem Vāc klasika braucējiem. Kalvs Tēts aiz Eglīšam. Mēģina atrast labāku trajektoriju priekšpēdējā pagriezienā. Pēdējā līkumā iesprauc iekšējā malā, taču tur vietas nepietiek. Eglītis saglabā 2. pozīciju, un kamēr Kalvs Tēts cīnās ar Kristapu Eglīti, tikmēr Armands Ķēniņš pietuvojas viņiem abiem, un nu jau vairs neviens no viņiem vairs nevar paspēt izbraukt Džokeru un noturēties priekšā Ķēniņam. Tikmēr vienīgais, kam izdodas savu pārsvaru palielināt, ir Jānis Logins. Ķēniņš noķēris abus konkurentus. Tagad mēģināt viņus apdzīt trasē vai pacietīgi gaidīt, kad viņi dosies Džokerī. Eglīša auto sagriežas viņa taranē. Kalvs Tēts. Ķēniņam pat nevajag gaidīt Džokera apmeklējumu. Viņš izmanto šo situāciju un apdzen viņus abus. Armands Ķēniņš pakāpjas uz 2. vietu. Diezgan bezcerīgi starti iebrauc Džokerī jau 1. riņķī. Šobrīd Armands Ķēniņš jau ir 2. pozīcijā. Turklāt aizmugurē viņam ir Kalvs Tēts, kurš Džokerī vēl nav bijis. Uz godu piedestāv 3. pakāpienu pat labi Ivo Žilde pretendē, bet tikmēr Jānis Logins tālu priekšā visiem saviem konkurentiem. Pabeidz 3. apli, tik daudz notikumu, jo pirmajos 3 apļos vēl nesasniedzot pat pusi distances fināla braucienā. Logins vadībā, Armands Ķēniņš 2. vietā, Kalvs Tēts ir 3. bet aiz viņu muguras Ivo Žilde un Edijs Zimsa cīņās par 4. un 5. pozīciju. Raitis Gusevs 6. Kristaps Eglītis pēc sagriešanās sagriežas vēlreiz saslīd viņa mašīnu starp 1. un 2. līgumu. Hannes Tisler aizsprauc viņam garām uz pēdējo pagriezienu. Eglītis zaudē vēl 1 vietu. Tikmēr cīņas 1. pagriezienā Armands Ķēniņš un Kalvs Tēts viens aiz otru. Jānis Logins arvien tālāk priekšā saviem konkurentiem. Jau izskatās, ka Loginam ir pietiekami liels pārsvars, lai izbrauktu Džokeri un atgrieztos 1. vietā. Ķēniņš 2. Kalvs Tēts dodas Džokerī. Tur garām aizbrauc gan Ivo Žilde, gan Edijs Zimsa. Izskatās, ka arī Gusevs paspēja aizbraukt garām. Vesels 3 pozīcijas nākas zaudēt Kalvim Tētam šī Džokera apmeklējuma laikā. Eglītis beidzot dodas Džokerī. Hannes Tisler tiek viņam garām un šobrīd priekšā. Tikmēr jau 4. apļa beigām tuvojas Jānis Logins. Viņš un Armands Ķēniņš ap 2 brīvā trasē. Abiem iespējas braukt savus ātrākos kvalifikācijas lapļus. Un tas, cik ātrs katrs no viņiem būs, arī izšķirs to, kurš izcīnīs uzvaru brīdī, kad Loginam būs jābrauc Džokerī. Šobrīd izskatās, ka Loginam ir izdevies uzkrāt pietiekami lielu pārsvaru, lai izbraukt Džokeri un atgrieztos 1. vietā. Armandam Ķēniņam pēc daudzajām neveiksmēm kvalifikācijas braucienos šobrīd arī 2. vieta uz godu piedestālu būtu ļoti labs sasniegums šajā fināla braucienā. Tikmēr Eglītim tas ir Kalvs Tēts, kuram ir nolausts priekšējais labais ritenis. Viņš izslīd, apstājas starta taisnē. Diemžēl Kalvim Tētam brauciens ir galā. Dzeltenieka karoga pēdējā pagriezienā. Tagad šeit ir aizliegts apdzīt. Kristaps Eglītis aizbrauc nākamajā aplī. Mums vēl 3 apļi līdz finišam. Tālu priekšā visiem pārējiem ir Jānis Logins un pretendē uz uzvaru Vāza klasika fināla braucienā. Armands Ķēniņš ir ticis līdz 2. vietai, taču Logins tikmēr ir aizbraucis pārāk tālu, lai Ķēniņš vēl varētu apdraudēt viņa līderu pozīciju. Pār 3. vietu aiz Armanda Ķēniņa cīnās Ivo Žilde un Edijs Zimsa. Abi divi viens aiz otru, turpat aiz viņiem arī Raitis Gusevs. Visi 3 cieši viens aiz otru. Te vēl katrs var izcīnīt sev vietu uz piedestāla, kamēr Logins aizbrauc priekšpēdējā aplī. Armands Ķēniņš pēdējā pagriezienā. Aiz viņa Ivo Žilde, Edijs Zimsa un Raitis Gusevs. Armandam Ķēniņam sadursmes ar konkurentiem, izstāšanās, sagriezt mašīnu, apdauzīt mašīnu, tehniskas problēmas, to visu viņš piedzīvoja kvalifikācijas braucienos. Tagad ar lielisku Džokeru taktiku ticis līdz 2. vietai. Turpina priekšā veseliem 3 konkurentiem. Un kamēr Logins mierīgi izbrauc Džokeru un atgriežas atpakaļ pamattrasē, 1,5 aplis atliek līdz finišam. Logins vadībā Ķēniņš 2, Žilde 3, Zimsa 4, 5. vietā Raitis Gusevs un 2, 3, 4, 5. vieta. Šobrīd cieši viens aiz otru. Izskatās, ka Ivo Žilde ir nedaudz ātrāks un mēģinās tikt Armandam Ķēniņam garām. Vēl 1,5 aplis līdz brauciena beigām. Augšup kalnā. Armands atkal dabūtu nedaudz lielāku pātrinājumu un atkal attālinās no Žildes. Tur Gusevs mēģina izmisīgi manevru aizbraucot ārējā trajektorijā, tomēr neizdodas apdzīt
Edijs Zīmes, kas viņam tieši priekšā. Zīmes saglabā savu 4. pozīciju, Gusevs joprojām 5. Armands Ķēniņš atgūst nelielu pārsvaru 2. vietā un pamatīgiem dūmiem kūpot parādās Ivo Žildes mašīna. Vai viņš tā izturēs vēl veselu apli līdz finišam? Izskatās, viņš mēģina notīrīt logu, taču jau tie tvaigi aizsviedrē logu no iekšpuses un Žilde vairs neredz, kur braukt, aizbrauc garām. Edijs Zīmes aizbrauc garām Raidis Gusevs. Tagad viņi turpina cīņu par vietu uz goda piedestālu, bet Ivo Žildem diemžēl tehnika neiztur, tikai nedaudz vairāk kā apli pirms finiša. Tvaikiem kūpot slotiņu ieslēdzis uz maksimālo ātrumu, taču tas neko nedod, jo izskatās, ka loks svīst ciet no iekšpusēs tur. Karstiem tvaikiem pildās visas automašīnas salons. Žilde vēl turpina cīņu, vismaz 5. pozīcijā viņam ir viss izredzes nofinišēt. Krietni gabala aizmugurē 6. vietā ir Hannes Tislera, aiz viņu vēl Kristaps Eglītis, kurš zaudējis vēl vairāk. Pamatīgās sadursmēs Kalvi Tēta mašīna stāv trases malā. Mums ir pēdējais aplis un Jānis Logins izcīna uzvaru Vaz klasika finālā. Pēc daudzajām problēmām treniņu braucienos kvalifikācijā Armands Ķēniņš lieliski atspēlējis finālā ar perfektu džokeru taktiku, izcīna 2. vietu uz goda piedestāla un Edijs Zīmes izlaužas līdz 3. pozīcijai. Raidis Gusevs finišē 4. vietā un vēl pēdējiem spēkiem vispār neredzot, kur ir trase. Mēģina tikt caur pēdējiem pagriezienam Ivo Žilde. 5. vietu viņš var izcīnīt. Hannes Tisler paliek aiz viņa. Žilde vispār neredz, kur braukt. Viņš ietriecās barjerā, neredzot, kur ir tālāk trase, un Hannes Tisler viņu pārspēja finišējot 5. pozīcijā, arī Eglītis paspēja aizbraukt garām, un diemžēl Ivo Žildes mašīna paliek pamatīgos tvaikos pēdējā līkuma ārējā malā, turpat, kur Kalvi Tēta autori nolauz to riteni. Pēc tuvām cīņām un dramatiskiem notikumiem Vaz klasika ieskaitē šīs fināla brauciens ir galā. Ivo Žilde izkāp no sava auto, visu iespējamo un neiespējamo viņš vēl izdarīja, lai tiktu līdz finišam. Vēl cīnījās ar Hannes Tisleru par 5. vietu šajā braucienā, vispār neredzot, kur tālāk jābrauc. Taranēji aizsarg barjeru, un tur jau arī mašīna tālāk vairs netiek. Diemžēl tehnika pieveļ Ivo Žildi, pārējie paliek cīnoties. Lielisks fināla brauciens Jānim Loginam, 2. vietu izdodas izcīnīt Armandam Ķēniņam. Edijs Zīmes izšķirošajā brīdī spētīgi garām Ivo Žildem un finišē 3. vietā. Vaz klasika cīņas trasē ir galā.